Laipni lūdzam šajā kursā vizuālo materiālu veidošana ar tiešsaites rīku Canva un Adobe Illustrator. Sākumā mēs ar jums izskatīsim dažus terminus. Uzzināsim, kāda ir atšķirības starp attēlu un vektoru attēlu, un uzzināsim arī, ar ko tieši mēs strādāsim iekšā mūsu programmās. Tā, lai mēs varam identificēt objektus un saprast, ko mēs varam tur mainīt, ja? Kā mēs varam viņus izmantot, kāda veida apstrādi mēs varam izmantot. Tad pastāv divi dažādi attēli. Tie stili ir rastra attēls un ir vektora attēls. Pamatne viņam ir pavisam dažāda. Ja mēs runājam par rastra grafiku, tā ir bitkartētā grafika. Viņa sastāv no pikseliem. Tad jūsu ekrāni, telefona ekrāni, datora ekrāni, kad mēs redzam šo bildi, mums viņa sastāv no taisnstūrīšiem maziem ar krāsu. Jo blīvāk viņi atrodas viens pie otra, jo labāka ir krāsa. Katrai šai šūnai mums ir kodiņš, cipariņš. Viņš nosaka mums arī krāsu kodu. Un tā mēs redzam mūsu attēlu. Vektora grafikā pavisam viss ir savādāk. Tur mums ir matemātiska formula iekšā. Mēs neredzam atsevišķi kaut kādu vienu kvadrātiņu, ja? Mēs redzam uzreiz objektu. Piemēram, ja mums ir objekts riņķis aizpildīts, tad tur matemātiskajā formulā jau ir pierakstīts par to, kur šis objekts atrodas telpā, kāds ir lielums šim objektam, kāda ir krāsa, kāda ir kontūra krāsa, kāds ir biezums. Šie visi parametri, viņi ir atsevišķi, un tāpēc katru pa vienam mēs varam arī mainīt. Un to mēs varam izdarīt ļoti viegli. Ja tas pats aplis mums būtu uzzīmēts, būtu dabūts tā kā rastra grafikā, šeit mums būtu diezgan grūti viņu atlasīt kā vienu veselu. Ja, pārkrāsot, piemēram, tikai kontūru. Tas būtu ļoti sarežģīti. Vektora grafikā tas neizraisa nekādas grūtības. Mums vienkārši paņemam šo parametru, nomainam viņu, un mums viss ir perfekti. Ģeometriskās pamatvienības rastra attēlam ir pikselis, jeb šūna. Vektora attēlam tas ir punkts, līnija vai daudz stūris. Punktu savienošana varētu būt gan ar taisnes nogriežņiem, varbūt arī ar liektām līnijām. Atkarība no tā, kā savienojās šie punkti, tik veidota forma, un arī, protams, mēs varam viņus pārveidot, varam taisnās līnijas pārveidot par liektām un otrādi. Šeit ir neliels salīdzinājums. Tātad, te mums ir zīmējums, salikts kopā, ir bērniņš, ir kāpnes, ja, un, kā jūs šeit redzēt, tad mēs vektora attēlam varam ļoti viegli nomainīt krāsu, aizpildījumu, atdalīt objektus, pārvietot viņus. Ja tas būtu kā rastrs, tad tas būtu diezgan sarežģīti. Ja kādam ir pieredze strādāt, piemēram, ar Photoshop, tad jūs ziniet, kā sākumā vajag atlasīt diezgan precīzi, kaut kādi pikseli tiks pazaudēti, kaut kādi tiks pielikti klāt lieki, ja, un tā apstrāde nav tik viegla. Viens svarīgs vēl moments ir palielinājums. Ja mēs palielinām rastra, tad mums samazinās pikselu skaits, un mums zūd izšķirtspēja. Vektors, tā kā viņā ir šī matemātiskā formula, mēs varam viņu pielikt tuvāk vai tālāk, cik reizes mēs vēlamies,
Un tas nekādā veidā mums nesabojās mūsu kvalitāti. Rāstra attēla pagriešana, kā jūs redzat, elements mums sastāv no šiem maziem pikseļiem, un ja mums vajag viņu kaut kā vēl pārrotēt, tad uzreiz attiecīgi mums parādās nelielas grūtības. Un arī zūd uzreiz krāsa. Tad, kad mēs strādāsim ar Adobe Illustratoru, mēs zīmēsim tieši no jauna visu. Mēs zīmēsim visu kā vektoru grafiku. Tāpēc, jebkuru elementu, ko mēs tur izmantosim, mēs varēsim viegli pārveidot. Un jūs varēsiet ar viņu taisīt jebkuru dizainu, tur, nezinu, likt uz taikrēkliem, viņus drukāt vai taisīt kaut kādus flyerus vai arī lielformātu druku taisīt vai lielformātu banerus. Ja, tad jūs varēsiet to visu izdarīt. Tad, kad jūs darīsiet Canvā, tad tur ļoti uzmanīgi vajadzēs skatīties, cik lielu objektu jūs izvēlaties, cik labi izšķirtspēja viņš tur ir, kaut kāds attēlus, ko jūs izmantosiet. Vai viņi var tikai ticēt, ka tiešām viņi būs labā kvalitātē. Tur būs diezgan daudz jautājumu. Bet, protams, kaut kādiem parastiem darbiem Canva ļoti labi noder un diezgan atvieglo darbu. Ja mēs runājam par krāsām, ja mēs veidojam kaut ko digitāli, un arī digitālam nolūkam, mēs izmantojam RGB krāsas, jo viņas ir spilgtākas. Viņas ir speciāli radītas priekš ekrāna. Ja mums vajag uztaisīt drukas materiālu, tad mums ir jāizmanto cmika krāsas. Un šeit tad mums ir cyan, magenta, yellow, un K ir tā kā key ir atslēga, kā burtiņš, un tā ir tā melnā krāsa. Pie drukas, kad visas krāsas pārklājās, mums veidojas melnā krāsa, bet šeit digitālajā ekrānā, kad visas krāsas spīd kopā, tad viņi veido balto. Un attiecīgi mums, kad ir RGB, mēs varam izvēlēties vienas krāsas kodu no 0 līdz 255. Ja mēs runājam par cmik, tas ir no 0 līdz 100. Bet mēs nekad neizmantojam kopīgo ciparu lielāko par 300. Piemēram, jūs ir nepieciešama melnā krāsā, jūs netaisiet cyan, magenta, yellow un melnai krāsai key visiem pa 100. Ja? Tur atsevišķi kodi, jā, jūs vienkārši taisiet. Un kopīgais cipars jābūt zem 300. To jūs varētu arī pamanīt, diezgan grūti viņu uztaisīt arī lielāku, bet ja viņš ir lielāks, ja viņš ir piesātinātāks, tad krāsas, kas būs rezultātā, viņš nebūs pārāk labā kvalitātē. Ja? Tāds ir šādi tie momenti, kas ir jāzina, ja mēs runājam par druku. Mēs vairāk visu veidosim tieši digitālajām variantām, bet kaut kāds viens posters, man liekas, ka mums būs arī uz druku. Kur mēs varam šo te visu izmantot? Kā es jau teicu, plakātu izstrādē, bukleta dizaina izstrādē, vizītkartes, reklāmas, logo izstrādē, māju dizains, tekstilu dizains, mājaslapu dizains, kaut kāds etiķets, nezinu, iesiet uz veikalu, jūs uzreiz redzēsiet viss, kas ir uzlīmēts uz burciņām un tā tālāk, tas viss ir kaut kur veidots, ja? Un to mēs varam izveidot vai nu Canvā, vai nu Adobe Illustratorā. Jūs iesiet pa ielu, un tur būs veikali, veikaliem arī ir kaut kāds reklāmas, ir logotipi, to visu kāds ir izveidojis, jā. Un visu, ko mēs redzam attēlus, un attēlu veido krāsas, ja? Krāsu elementi, kas tiek atstaroti un ienāk mūsu atskaņās. Visu, ko mēs redzam savādāk. Viens cilvēks redz vienu, otrs cilvēks redz otru, un visi pamana visādus momentus, jā.
Un arī krāsas mēs visi uztveram dažādi. Tas arī ir jāņem vērā. Ja mēs runājam par attēliem, viņam ir būtiskās īpašības. Tie ir tehniskie parametri, kā izmērs, formāts un nosaukums, attēla kvalitāte, vai attēls vizuāli ir labā kvalitātē vai sliktā, vai tur kaut kas izplūd vai ir ass, ja asa bilde. Un attēls saturs, kas ir attēlots, kas ir redzams. Šo visu ir jāņem vērā, atkal, kad mēs izmantojam attēlu dizainā, mums ir jāsaprot, vai viņš mums piestāv, vai ir attiecīgs pareizs formāts, vai viņš ir labā kvalitātē, vai mums pietiek ar šo kvalitāti, ko mēs gribam dot tālāk cilvēkiem, un kas tieši tur ir redzams, vai tas atspoguļo to, ko mēs vēlamies pateikt. Kad mēs veidojam dizainus, mums ļoti bieži ir jāizmanto kaut kāds attēls. Un, kad jūs sākat veidot kaut ko, tad jāuzmanās par autortiesībām. Šīs šobrīd tiek vairāk un vairāk uzsverts, un tas nav vienkārši, ka jūs tur izmantojat, ko jūs vēlaties no Google, ja? Jūs ejat uz Google Images un tad kaut ko paņemat un tad izmantojat savam projektam, ja? Tā vairs nedrīkst, jo tas viss ir zem autora tiesībām un vienkārši var uz lielu naudu tur trāpīt, ja? Tā kā esiet ļoti uzmanīgi, ir bezmaksas, ir mājaslapas, kur var bezmaksas paņemt bildes, var, protams, vienmēr arī pašiem mēģināt kaut ko nofotografēt, un, protams, tas būs vislabākais. Ja, it īpaši, ja jūs mākat fotografēt, vai jums ir kāds pazīstamais, kurš jums var to piedāvāt. Bet ir arī mājaslapas, kur var lejuplādēt bezmaksas bildes, piemēram, Pexels vai Pixabay, Shopify, Unsplash. Vai jūs varat arī uz maksas pakalpojumiem pierakstīties un abonēt viņus? Tad arī nav nevainas, viss ir kārtībā, un tad tur jums ir vesela biblioteka ar dažādām bildēm. Protams, jūs varat arī mainīt izmēru attēliem, jūs varat mainīt to arī mājaslapās, piemēram, šeit. Izmērs un formāts. Cik svarīgi ir tie? Ļoti svarīgi. Ja mēs runājam par Facebooku, tur būs viens izmērs. Ja mēs runājam par YouTube kanālu, tur būs cits izmērs. Gan tam tā kā cover page'iem, jā, kas tiek attēloti augšā, gan cover fotos tieši elementiem, jā, uz video, ko jūs uzliekat virsū. Vai nu, piemēram, Instagramā jūs pavisam citu formātu redzēsiet, jā. Postiem arī ir dažādi izmēri, ka var tur ielikt gan kvadrātveida, gan arī mazliet lielāku par kvadrātu. Un tur ir savs interesants moments, jo tad, kad jūs izmantojat tieši 1080 uz 1080 kvadrātu, un jūs scrollējat, rulējat kā uz leju, skatāties lenti, tad jūs mazliet redzat arī, kas nākamais. Bet, ja jūs izmantojat 1380 uz 1080, tas ir mazliet lielāks nekā kvadrāts, ir taisnas stūris, kas ir iespējams arī postam ielikt. Tad jums nosēc visu lenti, un nākamais elements, kas nāk tā kā pēc jūs, viņš neiet iekšā. Tas nozīmē, ka cilvēks var vairāk iesaistīties jūsu rakstītam, jūsu reklāmai vai jūsu postam.
Attēls atpiešana. Ļoti nerekomendēju izmantot JPG attēlus, jo viņam ir ļoti liela kompresija. Rekomendēju izmantot PNG bildes, un arī tad, kad jūs izmantosiet Canva, kad jūs taisiet eksportu, eksportējiet viņu labāk PNG, jo šīs formāts ir labāks, viņš uzturēs jums kvalitāti labāku. Ja jūs gribat, lai vienkārši mazāk vietas aizņemtu, un jums ir vienalga, kāda tur baigi izšķirtspēja, protams, var arī taisīt JPG, bet viņš ir tā kā jūtami zemāka kvalitātē. Te mazliet par viņiem. Un, protams, var vienmēr arī pārveidot no viena formāta uz citu. Ir daudz dažādu variantu, kā to izdarīt. Var arī, protams, pārveidot arī PDF-us, JPG. Tad var izmantot iLab mājaslapu, viņa arī ļoti laba. Attēla proporcija. Tad, kad jūs kaut ko veidosiet, jums ir jāzina, kādā izmērā tas jums būs. Jums ir jāsaprot, kā viņš izskatīsies uz ekrāniem, uz telefoniem, uz datoriem. Šobrīd ir viena tāda, varbūt pat nepatīkama lieta, ka pārāk atšķirās visi ekrāni. Un ir ļoti maziņi telefoni, ir ļoti lieli telefoni. Un tas nozīmē, ka jūs izveidojat jūsu dizainu, lai viņš izskatās, piemēram, uz jūsu telefonu labi. Tas nenozīmē, ka viņš labi izskatīsies uz citu. Tāpēc šis arī ir jāņem vērā. Protams, var arī neņemt, var arī pagriezt viņu horizontāli, mazliet uzlabot situāciju, teiksim tā. Bet šis ir tas, kas ir kā vēl viens solis, par kuru ir jādomā. Ja jūs arī veidosiet, piemēram, pēc tam mājaslapas, tur vēl tā kā vairāk, tad jums ir jādomā vēl, ka uz planšetes cilvēks varētu skatīties, un tad jums ir 3 varianti. Jums ir ekrāns, datora ekrāns, un datora ekrāna ir no mazā uz lielāko, jā, varbūt tur, nezinu, kādam varbūt 12 diagonāli, kādam ir 14 diagonāli, 15, jā, vai 17. Un uz katra tas savādāk izskatīsies. Tad ir planšete. Planšetes arī varētu būt lielāka vai mazāka. Kad vēl viens dizains, kas ir jātaisa. Un telefonam, ka vēl 3. variants. Ja? Tad ir daudz, kas jāņem vērā vienmēr. Un, ja pat liekas sākumā tur, ok, ko tur izdarīt vienu bildi, vai ko tur viņi čakarējās tik ilgi, tur pārtaisīt tikai vienu kaut kādu mazu detaļu. Nē, nav vienkārši pārtaisīt vienu mazo detaļu. Citreiz ir jāpārtaisa diezgan daudz kas. Nu tā. Un Canva arī, ja jūs izmantojat bezmaksas versiju, tad jums katrai sociālo tīklu lapai ir jāveido atsevišķs dizains. Ja jūs izmantojat Pro versiju, tad jā, viņš var automātiski arī mēģināt jums palīdzēt un pārveidot no viena dizaina uz pārējiem sociālo tīklu dizainiem. Šeit atkal mazliet jūs varat redzēt tos ciparus. Canva arī ir labi, ja jūs gribat tur uztaisīt postu, tad tur viņš jau raksta Instagram postu, un tad viņš jums iedot attiecīgo izmēru. Vai Instagram stories atkal iedos uzreiz šo izmēru, jums nav jāzina viņš no galvas. Bet, principā, kad jūs viņu veidojat, tad jūs pēc tam no galvas arī ziniet tos ciparus. Pirms jūs sākat veidot dizainu, jums galvā ir jātur jūsu mērķis un ir jāizdomā stratēģija. Kas tieši ir tas, kas jums ir jāizdara? Jā. Ko jūs veidojat? Kādu stilu jūs izmantojat? Kādu krāsu paleti jūs izmantojat? Vai jums ir savs
brandings. Vai jūs izdomājat, kādas krāsas, tā kā paletē jūs to darīsiet, jā, un kādā stilā. Vai kādu burtu veidolu jūs izmantosiet? Kādas jums būs atstarpes starp burtiem, starp rindiņām, lai tas viss kopīgi izskatītos. Lai tas nebūtu tā kā, nezinu, avīze ar visu kaut ko, ja? Lai vienkārši jūs atverat un jums ir patīkami tur atrasties tajā lapā. Tad bilžu kvalitātē, ja? Daudz par šo jau runājam. Lasamība, super svarīgi. Jūs varat izveidot cik vien smuku dizainu, bet ja jūs nevarēsiet izlasīt to, kas tur ir rakstīts, ko jūs tur vēlaties pateikt cilvēkam, nu, tad šī dizains jau nedara. Ja? Jo jūs veidojat tā, lai cilvēks var viņu izlasīt un var izdarīt sekojošus pēc tām soļus, ja tur piesakās vēl kaut kas. Ja viņš to neizlasa, ja viņš to nesaprot, tad viņš vienkārši būs negatīvajās emocijās par to, ka viņš nesaprot, kas tur ir, un viņš aizskries prom. Ja? Tā kā lasamībā ir vienkārši viens no tādiem svarīgiem punktiem. Tad baltā telpa, jeb negatīvā telpā. Tā ir brīvs laukums, kuram arī jābūt uz dizaina, lai jūsu dizains ir viegli uztverams, lai viņš nav smags, lai viņš nav tā kā piebāsts kā, nezinu, 15. trolejbus, jā, nekur nevar tur tālāk tikt, jā. Nē, jābūt gaisam, jā, jābūt ērti, jābūt patīkami. Kā jūs ienākat, nezinu, restorānā, tur arī ir vieta starp galdiņiem, ja? Nu, šeit mums jābūt tai vietai starp galdiņiem, starp elementiem, kas jums tiek izmantoti dizainā. Nākamais ir izmērs un vizuālā hierarhija. Par šo mēs arī ļoti daudz ko pasakam. Jo izmērs ir tas, ko mēs redzam, ja? Cik lieli burti vai cik lieli tur elementi. Tas ir tas, ar ko mēs vadam cilvēku. Mazliet manipulējam, var arī tā teikt. Jo mēs vadam viņu, kur izlasīt šo, izlasīt tagad šo, un tagad spied te pieskaties, ja? Un šai vizuālai hierarhijai ir liels spēks. Un, protams, elementu izlīdzināšanā. Ja šeit viss, redzēt, ir pie kreisās malniņas, smuki var visu izlasīt. Ja viss būtu tur pa labi, pa kreisi, nezinu kur, un viss kā vilnīši, ja, būtu grūti lasīt, ja. Tāpēc elementiem jābūt izlīdzinātiem. Nav jābūt arī tur viņam baigi iespiestiem pie stūros vai pie malām. Tas nekur nedara, ja? Jo tad jūs vienkārši apēdat to stilu, jūs nedodiet elpot un neproduktīvi izmantojat. Vienkārši nesmuki izskatās. Šeit ir daži piemēri, tad paskatieties. Pirmais attēls, ja, augšā. Ko jūs pirmo redzat? Vienkārši, ja pat mēs nelasam, mēs redzam lielus sarkanus burtus, un mēs skrienam tur, mēs lasam viņus, ja. Un tad tur ir arī rakstīts read first. Mēs arī to lasam pirmo. Second, nākamais, oranžie burti. Uzreiz pēc viņam. Third, zem viņa. Tad jūs varat redzēt, kā mēs ar krāsu un izmēru mēs piesaistam uzmanību. Un mēs vienkārši skrienam tur. Un mēs lasām visu pēc kārtas, 1, 2, 3, 4. Izlasam to, kas augšā. Ok, super, viss ir skaidrs, viss ir labi. Ja tur kaut kas svarīgs būtu un, nezinu, maziem burtiem uzrakstīts, nu, protams, cilvēks neieraudzīs viņu, ja? Tāpēc mēs ar šo hierarhiju mēs parādam, kas tev ir jālasa sākumā, kas tev ir jālasa nākošais. Otrs zīmējums. It's important that the mood of your font and design match. Tad noskaņojums, bildes noskaņojums un arī fonta noskaņojums. Viņi var būt dažādi. Un viņiem ir jāsakrīt. Ja jūs vēlaties, lai būtu harmonija jūsu dizainā, tad viss ir jāsavelk ļoti smuki kopā. Savādāk nesanāks.
Jā, tāpat, ka mēs tur vīrietis ar sievieti, viņam arī jābūt harmoniskiem. Jāsakrīt, jā. Šeit arī tas pats. Ja būs pavisam dažādi, vienkārši nesadzīvos kopā. Jā, un dizains arī. Dažādi dizaini nevar sadzīvot kopā. Nu tā. Canva ir tiešām labs rīks. Un mēs ar viņu šodien arī mazliet pastrādāsim. Bet pirms es vēl jums paskaidrošu mazliet par tekstu. Jo tad, kad jūs būsiet jau Canvā, gribēsiet klikšķināt visur, kur. Man gribēts, lai jums uzreiz ir saprašana lielāka par elementiem un par burtiem un kā viņus izmantot. Ja? Tāpēc es parādīšu tagad vēl vienu prezentāciju. Nākamā tēma ir typografija. Burtu veidos. Mēs visi saskaramies vienmēr ar tekstu, bet nevienmēr mēs viņu izprotam. Tāpat kā ar mūziku, mēs viņu dzirdam, bet ja tu neesi mūziķis, tad tu vienkārši, jā, ok, tur smuka, nesmuka mūzika. Tad, kad tu viņu saproti, tu vari atšķirt, kur ir kāds akords paņemts, kur kāds taustiņš piespiests, jā, kāds tur vēl tur notis vai noskaņojums un tā tālāk. Un tas ir tāds uzreiz ļoti interesants piedzīvojums. Kā jūs saliekat kopā burtus, tā ir liela māksla. Rakstzīmes parādījās senatnē. Sākumā viņas tika izmantotas tikai kā sakrālas zīmes. Cilvēki nerakstīja neko daudz. Visas zināšanas tika pasniegtas no skolotāja skolniekam mutiski, jā, un bija ļoti labi attīstīta arī atmiņa. Šobrīd vairs tā nav. Šobrīd mēs, diemžēl, tik labi jau nevaram visu, ko atcerēties, jā. Mēs pieradām kaut ko pierakstīt, bet šobrīd arī pierakstīšanā mums ir ļoti samazinājusies, jo mēs zinām, ka mēs varam ienākt Google un atrast kaut ko, ko mēs meklējam. Burti, kad mēs kaut ko, ja mēs runājam par brukas materiāliem, viņi var tikt nodrukāti dažādos izmēros un formās. Atkarībā no izvēlētā burtu veidola. Garnitūra, typeface. Parasti viņi atšķirās ar burtu formām. Jūs ziniet, ka burti var izskatīties smagi, viņi var izskatīties trekni vai smalki. Jūs varat izmainīt arī leņķi, kurā atrodas burts. Jā, var tikt vēl piešķirt kā papildus kaut kādi elementi. Jaunu fontu izgudrotāju arī ir diezgan daudz un tiek veidoti daudz fontu. Lielākā daļa, protams, ir maksas, bet var arī izmantot kādus bezmaksas. Un vēl viens moments ir tas, ka ne visi fonti arī atbalsta Latvijas burtu garumzīmes, mīkstinājumus un šīs te lietas. Tas arī ir jāņem vērā, bet ja mums nav kaut kāds tur liels sacerējums, kas jāraksta, ja tas ir kaut kāds varbūt nosaukums, tad, protams, mēs varam izmantot arī to, kas neatbalsta garumzīmes, bet vienkārši pieliekot klāt taisnu stūri garumzīmes vietā. Burts. Ja mēs paskatāmies uz burtu, iepriekš viņus zīmēja ar spalvām, tika veidoti arī tādi bumbulīši jā, sākumā, nu, ar krāsas vienkārši, kad viņu paņem. Arī āstītas smuks tur ir, jā, un katram burtam ir savs elements, viņam ir savs nosaukums. Vienkārši mēs viņus
īsti nezinām, jo mēs viņus neizmantojām, jo priekš mums vienkārši A burts un A burts, viss viņš no kā vairs nesastāv. Bet nē, ja mēs iedziļinamies, tad mēs redzam, ka tur vēl ir daudz visādu elementu. Jā, viņš ir divs, jā, šis burtiņš. Viņam arī ir kājas un rokas un ausis, un to mēs arī vēlāk mazliet ieraudīsim. Un viens no parametriem, kas ir labi atcerēties, ir kerning. Kerning ir attālums starp burtu pāriem. Varat arī droši sev šo pierakstīt. Tātad kerning ir attālums starp burtu pāriem. Jebkuri burti, ja mēs paskatāmies uz kādu pārīti, kuri blakus atrodas, tad šis te attālums starp viņiem saucās kerning. Viņu var palielināt. Canvā jūs varēsiet pamainīt tikai tracking. Tracking ir attālums starp visiem burtiem. Ilustratorā jūs varēsiet droši izmainīt arī kerning. Un es nerunāju par atstarpes ievietošanu. Es runāju tieši par attāluma mainīšanu, neizmantojot atstarpi. Ja šis kernings būs pārāk tūs, var gadīties, ka jums saplūdīs kopā burti, un viņi var pat izskatīties, ka kaut kas cits. Un, piemēram, F un L kopā, ja būs saviltī, viņi var izskatīties kā A. Ja? Un tad es vienkārši zaudējiet, kas tur ir. Tāpēc jābūt diezgan uzmanīgiem. Nu, te jau tūlīt un būs indiešu raksti ar svīterņu augšā, kaut kādiem ascendentiem un svīterņām lejā. Tracking. Vienmērīgs attālums starp visiem burtiem. Ja? Šis ir tas otrs svarīgs termins. Tracking. Attālums starp visiem burtiem. Vārdam. Ja jūs palielināsiet pārāk stipri, pārāk tā kā ļoti, šie burti var arī likties, ka viņi ir nepazīstami, jā, starp viens un otru. Un ka viņi neveido vienu vārdu. Tāpēc viņam jābūt tuvu. Bet, ja būs pārāk tuvu, jā, tad atkal viņi var saplust kopā un būs ļoti grūti viņus izlasīt. Jābūt uzmanīgiem, jābūt nomodā un jāskatās, kā tad labāk šo te visu izveidot. Automātiski, protams, tiek izveidots automātisks tas trackings, kurš tiek izmantos visos fontos, bet tas nenozīmē, ka viņš ir ideāls. Ir tīpaši, ka jūs varat izmantot šos te burtus dažādās valodās. Piemēram, latviešu valodā un angļu valodā mēs izmantojam vienus un tos pašus burtus, ja? Neņemam vērā garumzīmes, bet tur angļu valodā kaut kādas burtu kombinācijas var satikties biežāk, ja? Latviešu valodā retāk. Un, piemēram, tas, kas varētu būt retāk, tur varētu būt arī lielākas atstarpes, bet citā valodā varbūt tas ir bieži, un tāpēc viņš tur neizskatās vairs labi. Un, ja mēs manuāli varam kaut ko pielāgot, tad, protams, tad mēs esam uzvarētāji. It īpaši, ja mēs veidojam kaut kādus flyerus, un tur to mēs varam pamanīt, jā, tur tas ir ļoti svarīgi. Re. Šeit jūs varat ierādīt, ka katrs burts ir divs, viņam ir rokas, kājas, pleci, ausis, ja, un viņi var palikt dzīvi. Un rekur atkal, nezinu, varbūt vēl viena tēma Viktorija, ja, par ko var parunāt ar bērniem, ja uztaisīt kaut kādus vizuālos materiālus, jo burti arī ir dzīvi, ja. Tālāk, burti, viņi visi sēž uz bāzes līnijas. Ja? Tā kā putniņi sēž uz koka zara, ja? Šī ir mūsu bāzes līnija. Zem bāzes līnijas mums ir nolaišanās daļa, un virs cap height, x height ir
tā kā X burtiņam, viņam rokas un kājas ir pie tām līnijām, viņš pasaka, kur ir tā kā apgabals, mazo burtu apgabals, ja, kur viņi atrodas. Viss, kas ir augstāk, tad tur ir ascendenti elementi un arī lielā burtu elementi, un zem bāzes līnijas mums ir nolaišanās descendenti, tā saucamie, ar nolaidējiem. Burtu lielums, ko mēs izmantojam šobrīd, un sākumturas 12 punkti, 20 punkti, 120 punkti. Tas viss nāk no plākšņu izmēriem. Bija metāliskās plāksnītes, uz kuriem bija iegravēts iekšā burts. Viņā tika likta iekšā krāsā, tad tika piespiedz pie papīra, un attiecīgi tad uz papīra mums parādījās jau šīs burts, ja? Un tas ir tas, kāpēc dažādi fonti tiek izmantoti, ja, dažādas tā kā ģimenes grupas, nezinu, Times New Roman, Calibri, Helvetica, ja jūs tā kā viņus paņemsiet visus vienādā fonta izmērā, tad nezinu, 20. Burti tik un tā būs dažādi, kādi būs lielāki, kādi būs mazāki. Neskatoties uz to, ka mums ir izvēlēts 30 punkti. Jā, dēļ tā, ka tā plāksnīte ir viena izmērā, bet pats burtiņš, viņš tur mazliet ir dažāds. Viņi pavisam visi dažādi. Un ak Dievs, cik viņi ļoti atšķirās, bet mēs to visu nepamanām tik ļoti, jā. Nu, līdz tam brīdim, kamēr mēs sākam ar to strādāt. Nu, re, un, protams, hierarhijā tas viss ir ļoti svarīgs ņemt vērā un pareizi kombinēt. Protams, esiet arī pamanījuši, kā grāmatās nosaukums lielāks, pamatteksts ir mazāks, atsauces ir vēl mazāks, ja? Šim visam ir jēga. Tad izlīdzināšana. Mēs varam līdzināt tekstu vai nu tikai pie kreisās māliņas, vai nu tikai pie labās māliņas, vai nocentrēt pa vidu. Varam izlīdzināt pēc abām malām. Un šeit ir tāds moments, ja mēs izlīdzinām pēc kreisās malas, un labā mums nav smuka, ja, nav regulārā, viņu vieglāk lasīt, jo acīm ir aiz kā pieķerties. Tad, kad mēs izlīdzinām pilnībā pa kreisi un pa labi, tad ir mazliet grūtāk, ja, un vienkārši mazliet lēnāk sanāk lasīt. Leading. Leading ir vēl viens svarīgs termins. Runāt par burtu veidoliem. Tas ir attālums starp rindām. Atkal leading mēs varēsim pamainīt gan Canvā, gan Adobe Illustratorā. Canvā, protams, jūs neieraudzīsiet baigi par leading vārdu, bet Illustratorā gan ieraudzīsiet. Ja jūs savilksiet ļoti tuvu visas tās līnijas, tad tik zolīdī neizskatīsies, ja, jo jūs mēģināsiet tā kā saglabāt savu telpu, kas vairs nav tā kā royal, ja, viņš vairāk tāds iebāžam maksimāli visu, ko varam. Bet arī, kad jūs taisat atstarpes un diezgan palielas, tad esiet uzmanīgi, lai tomēr tas viss paliek par vienu teksta grupu, ja, lai neizskatās, ka katra rindiņa pavisam ir atsevišķi, ja? Ja tas ir viens teksts, tad viņam ir jāizskatās savienot. Ir tāds laiks, ka jūs varat atlasīt tekstu, un ja jūs redzat starp atlasītiem tam līnijām balto fonu, tad varētu mazliet arī samazināt līdīgu. Bet atkal ir jautājums, ko tieši jūs veidojat, priekš kam jūs to taisat, ja? Ko tieši jūs noformējat?
Šeit jūs varat redzēt tieši tās plāksnītes, un ka ir jāņem vērā ne tikai burtu lielumu, bet arī burtu veidola stilu. Kā jūs redzēt, kaut kādi burtiņi ir mazliet treknāki, kaut kādi mazāk, kaut kādi ir diezgan tīri burti, kaut kādi ir ar uzplaukumiem. Šeit ir vienas ģimenes burtu veidols, Times. Un tad ir regulārais, italic, bold italic, bold. Katrs atsevišķi no sevis veido tā kā typeface. Ja mēs runājam par kaut ko specifisku ar noteiktu arī izmēru, tad par to mēs saucam par fontu. Šeit ir atšķirība. Un tad burti, kā jūs jau pamanījāt, daži ir ar serifiem, vai nu grotiskiem, kā viņus arī sauc. Šis ir vecāks stils, viņš ir vairāk klasisks, viņš akcentē bāzes līniju ar saviem uzplaukumiem, ka katrs burtiņš sēž uz tās bāzes līnijas. Viņi diezgan viegli var lasīt. Ja šīs fonts vienīgais būs izprintēts baigi smags, tad varētu būt arī kaut kādi uzplaukumiņi var pazaudēties, tāpēc jābūt uzmanīgiem. Tā viņš ir ļoti patīkams un Times New Roman, protams, visi zina. Jā. Vulkantīko ir vēl viens piemērs serifam stilam. Uzplaukumi var būt ļoti dažādi. Reāli ļoti dažādi. Un tā ir tikai viena daļa no tā, kā viņi var izskatīties. Tāpēc labāk nedomāt, ka tu visu zini. Vienmēr atradīsies vēl kaut kāds jauns stils. Jā, tie, kuri veido, viņi, protams, izgudro katru dienu kaut ko jaunu. Šeit ir daži nosaukumi arī tiem serifiem. Un te, kur varam mazliet paskatīties, liekas, ka jā, ok, tur visiem ir tie uzplaukumi, bet paskatieties, cik dažādi ir tie burti, kādam slīpums un biezums tur mainās, kur tas plānākā vietiņa burtā. Un te, kur viens burts, bet cik dažādi viņš izskatās. Jā. Un tur ir simtiem variantu. Un, protams, katrs stils ir domāts kaut kādam nolūkam. Un kaut kur viņš izskatīsies labāk, kaut kur kaut kas izskatīsies sliktāk. Tāpēc ir jāpiemeklē ļoti attiecīgs, jā. Sans serif. Sans nozīmē franču valodā bez. Tad bez uzplaukumiem. Piemēram, Antiqua, Myriad, Franklin Gothic, Arial, Tahoma, Futura, Imperialica. Jā, moderns stils, ļoti tāds ģeometriski izskatīts, izskatās ļoti tīrs. Šeit arī daži piemēri. Ir arī imitējošs rokrakstu fonts. Šiem ir jābūt diezgan uzmanīgiem. Nevajag viņus izmantot kaut kādiem lieliem teksta apgabaliem, sacerējumiem, tā tālāk, jo vienkārši būs grūti lasīt. Bet tur, kur var kaut kādu nosaukumu vai pārakstu izveidot, viņi, protams, labi izskatīsies. Šeit ir parādīts, cik ļoti atšķirās burti savā treknumā un cik saspiesti viņi. Tad kā viņi izskatās. Un vēl viens svarīgs moments. Mēs zinām, ka vārdiem ir sava funkcija. Ja? Viņi mums paskaidro, ko tas nozīmē. Bet, kad
šis teksts ir uzrakstīts, ja, kad vārds ir uzrakstīts, viņš dod arī sajūtu. Un tad kad mēs lasam tekstu, mēs nelasam tikai vienu vārdu un ne tikai saprotam viņu pēc funkcijas. Mēs arī viņu saprotam, mēs mēģinam viņu izdzīvot. Un šis arī ir tas, kas ir svarīgi saprast. Nu, piemēram, mūzejs. Ja mums vajadzētu tagad uzlikt plāksnīti ar mūzeju, kuru tikko izveidojam, ja? Ja tas būtu par kaut kādiem seniem laikiem, tad jā, ir baigi forši izmantot burtus ar groteskiem. Ja? Viņi tieši to klasiku parādīs, to senatnī. Bet ja mēs runājam par kaut ko modernu, tad, protams, daudz foršāk būtu izmantot bez serifiem fontu. Un redzēt, cik ļoti viņš atšķirās, un cik šīs ir modernas. Viņš ir svaigs, jā, tur nekā lieka, viņš ir šī laika, jā, šī laika uzraksts. Vārds fast, ātrs. Nu, kāda šeit ir sajūta? Bet trekni burti, kuri sēž tādi tā kā fast, ja? Viņi nedod šo sajūtu, ka viņi ir, ka ir ātrs, jā. Fast, otrs, jā, šīs dod sajūtu, ka viņš ir ātrs. Lielie burti, visi lielie, neliels slīpums, jā, smuki burti, un viņi ir gatavi, viņi jau paši par sevi skrien, jā. Un šīs atbalsta. Viņš ir attiecīgs. Fēt. Treklis. Jā. Tad fēt, kad ir trekni burti. Jā, viņš dod tagad šo sajūtu, jā, ar to smagumiņu, ar eļļiņu, jā, vai ar bulciņām. Un fēt ir uzrakstīts ar to pašu stilu, kas ir tā kā ar to ātru, un tad, kaut kā galīgs izskatās, taču nē, jā. Tāpēc šis ir svarīgi. Ja jūs veidojat pēc tam reklāmas, visam jābūt vienā stilā. Ja, jūs izdomājat, ko tieši jūs gribat. Kāda jums ir motivācija? Ko tieši cilvēkam ir jāsasniedz, ja? Kā viņam ir jāsajūtās, kad viņš to lasa, kad viņš to ierauga. Un, attiecīgi, kas viņam būtu vēl jāizdara pēc šīs reklāmas vai posta ieraudzīšanas. Nu, un vēl daži piemēri. John Painterman, klasiskais mākslinieks, varat parakstīties šādi. Ja viņš zīmētu ar rotām, varbūt viņš varētu parakstīties kaut kā šādi. John zīmē ainavas. Protams, te jābūt jau galvenais nepārspīlēt, lai neaizskriet kaut kur ne tur. John moderns mākslinieks. Vārds jau nemainās, ja? Bet mainās, kā mēs viņu pierakstam. Un arī attiecīgi, kad mēs redzam šo stilu, tad mums liekas, jā, tiešām, vai ne? John abstrakcionists. Un te jau pavisam viss ir skaidrs. Un citu domu vairs nav. Un tu nekā savādāk arī negribētu viņu pierakstīt. Šī ir viņa būtība, ja? Tātad, ko mēs no šī visa varam paņemt? Ka mēs lasam gan vārdus, gan formas. Mums jāmāk kontrolēt komunikāciju ar klientu, ja? Ar to, kurš pēc tam ieraudzīs to, ko mēs izveidojam. Arī, ja mēs runājam par kaut kādiem logotipiem, ļoti svarīgi vispār saprast, kas tas ir, ja? Kā ir jāsajūtās. Vai tas ļaus cilvēkam sajusties droši un pārliecināt par to, ka jā, viņš var iedot, piemēram, savu projektu jums, piemēram, arhitekts, ja? Arhitektūras logo. Nu, vai tad tieši kaut kāds logotips, kas gāžās, jā, tas pēdējais apakšējā labajā stūrī. Nu, taču nē, viņš nedod to stabilitāti. Tas, kas aug, jā, tas, kas palielinās, iet uz augšu, vai viņš ir stabili stāvošs. Viņš dod to sajūtu, ka jā, šeit šī arhitektūra ir laba. Šiem būvniekiem es varu ticēt, ar viņiem es varu iet, ar viņiem es varu uzticēt savu māju. Jā.
Un burtu savienošana. Vai nu tas ir logotips vai kaut kas cits, mums ir jāmāk kombinēt burtus, mums ir jāmāk viņus kombinēt gan vienkārši tādus, kādus viņi ir, gan arī pārveidojot viņus programmās, piemēram, Canvā mēs varam izmantot viņus, kādi viņi ir, bet Adobe Illustratorā mēs varēsim arī pašu formu burtiem izmainīt. Mēs varēsim pārveidot viņus līknēs un tad uztaisīt kaut kādu vēl līkumiņu vai papildus kaut kādus elementus pielikt klāt. Ja. Un šādi. Un ar to mēs arī kaut kādā brīdī pastrādāsim. Šeit ir vēl viens piemērs burtu kombinācijām. Ligatūras, burtu savienošana, kā jau teicu, jābūt uzmanīgiem, cik tuvu atrodas burti, cik labi viņi salasās. Jo ar šo mēs vienkārši rūpējamies par mūsu lasītāju, jā, par klientu, par to, kas skatās uz mūsu dizainu. Tad lasamība ir liela prioritāte. Lai tiešām cilvēks ieraug un izlasa un saprot, par ko tas ir. Kombinācija var būt dažāda. Jūs varat droši kombinēt serifu ar sansserifiem, nav ne vainas. Vienkārši neizmantojiet divus ļoti līdzīgus fontus, tad nebūs gan labi. Izmēru noteikti mainiet, lai būtu hierarhija, lai būtu tās, kas ir jāierauga pirmo, un tad otro, un tad trešo. Bet pārāk daudz arī izmērus neizmantojam, jo tad savādāk jau būs vienkārši pa daudz un viss šķau, ja? Tad prāts slēdās. Krāsu kontrasts noteikti jāizmanto, var pielāgot, sameklēt attiecīgas krāsas. Šobrīd ir krāsu ģeneratori, ko mēs varam izmantot gan Canvā ir, gan arī citās mājaslapās. Un tātad tur mēs smuki varam sameklēt un attiecīgi pielikt klāt. Var arī paņemt kaut kādu smuku bildi, kurā mums patīk krāsu savienošana, ielikt viņu, ja mēs runājam, piemēram, par kāno, un tad attiecīgi no šī attēla paņemt arī uzlikt uz mūsu elementiem šīs krāsas, kas tur ir virsū. Tad elementiem jābūt attiecīgi pieejamiem pārkrāsošanai, jo citi elementi ir pieejami pārkrāsošanai, citi elementi nav, un viņi vienkārši ir ielikti kā attēli, un tātad kādi viņi ir, tādi viņi ir. Mainīt baigi nevaram, jā, nu tikai caur filtriem. Padomi beigās, tad nevajag daudz izmantot šriftus. Ar diviem pilnīgi var pietikt. Tekstam jābūt salasāmam, nedrīkst tekstam saplūst ar fontu, nelietojiet divus līdzīgus šriftus. Ar diviem šriftiem jābūt pietiekami, 3 maksimums. Nelietojiet šriftus ar dažādu raksturu. Un, protams, sākumā saprotiet, kāds raksturs ir jūsu dizainam. Un vienkāršība ir talanta māsa. Lietojiet dažādus biezumus, izmainiet, jā, tad to, kas jums ir, jums nevajag pielikt klāt vēl citreiz kaut ko vēl papildus jaunu, jā, izmantojiet to, kas jums ir, vienkārši mazliet pamainiet. Tad, paldies! Nu, mēs ejam internetā. Internetā mēs rakstam canva.com. Un jūs varat tur pieslēgties vai nu ar savu Gmailu, vai arī ar Facebook akkauntu, vai arī ar citu e-pastu. Tur Gmail tas ir ļoti viegli. Kā skatieties, kāds būs jūsu variants izvēlētājs. Un, kas arī atkal ir labi, ka jūs Canvai varēsiet pieslēgties no jebkuras ierīces.
Telefonā būs sarežģītāk strādāt nekā uz datora. Un uz planšetes arī ir savādāk. Visu, ko es stāstīšu rādot uz datora ekrāna. Jā, tāpēc, ja gadījumā jums kaut kas nav, tas nozīmē vienkārši dēļ tā, ka tas nav dators. Ja, piemēram, ne viss ir pieejams planšetē, bet planšetē ir citas lietas, kuras, piemēram, ir vieglāk, ja? Un tad, kad jūs pieslēdzaties, tad augšā jums ir jūsu vārdiņš. Kreisajā pusē jūs varat redzēt Canva logotips. Jums ir kreisajā pusē lodziņi, augšā izvēlama josla, pa vidu. Es arī ļoti rekomendēju, lai jums būtu pelīte. Nevis vienkārši jūs izmantojat uz planšetdatora, piemēram, touchpad. Noteikti, kad mēs strādāsim ar ilustratoru, tad jums jābūt pelī, jo būs savādāk vienkārši ļoti sarežģīti bez viņas. Ja vēl Canvā var izdzīvot bez pelītes, bet tik un tā es rekomendēju izmantot viņu. Jā, arī dēļ tā, ka vienkārši slodze būs mazāka jūsu rokām, jūsu plaukstām, locītavām. Varbūt tad strādājot sākumā to nevarat baigi just, bet ar laiku noteikti, ja jūs gribat rūpēties par savu veselību, es jums ļoti rekomendēju izmantot peli. Tātad šeit jūs varat redzēt, tas ir personīgais akants šobrīd, un viņš ir free, viņš ir bezmaksas. Var, protams, arī tie, kuriem interesanti, vēlāk arī izmantot pro uz 30 dienām vai arī pieslēgt sev maksas variantu. Tad mēs varam klikšķināt pogu home, un tad mēs ejam pa mājās. Un tad mums šī lapa pieslēdzās. Te jūs varēsiet apskatīt savus projektus, veidotus, un viņi uzreiz jums te parādīsies. Te ir visāds sagatavas. Brent ir tikai maksas pakalpojumā. Jā, un ir dažādas arī apps, ko var izmantot un treši. Извиняюсь, Наталья. У меня почему-то я зашла, канва на русском языке. Мгм. Такое может быть? Конечно. Можете на любом языке использовать канву. Я буду на английском. А, а, а где вы сказали увидеть свое имя? В правом верхнем углу у вас находится иконка. Ну, ничего, что это будет иконка не моя, Да, конечно. а сына. Без разницы совершенно. Просто здесь Просто идет войти и зарегистрироваться. да. Войти надо? Вы заходите, да, через аккаунт, чтобы у вас был какой-то аккаунт, ну, как бы зайден, Я иначе вы не вас можете использовать. что я да-да-да, надо было подготовиться. Соответственно, если у вас, допустим, сейчас зайду на обычный, видели. Да, то есть обычно, когда вот вы заходите, у вас получается логин или Да-да-да-да, только на русском был, да-да-да. вот, и здесь вам просто нужно будет сейчас зайти, делать accept cookies. Значит, cookies не переживайте, это все время нам нужно, чтобы мы могли работать, akceptēt. Jā, un pirms mēs varam sākt un ienākt un veidot savus dizainus, ja mums ir jāpiesakās, mums ir vai nu jāpiereģistrējās, vai nu ir jāielogojas. Ja šeit var uzreiz, ja jums ir šajā datorā, kur jūs strādājat uzreiz Gmails, tad jūs varat klikšķināt un caur to jūs arī pieslēdzaties automātiski. Jā, tas vienkārši ir tāds ātrs variants. Ja ir Facebooks, varat droši ar Facebooku vai arī citu e-pastu.
Un tad, kad mēs ienākam, mēs varam sākt veidot dizainu. Mums ir Create Design poga augšējā labajā stūrī, violetā krāsā, izveidot dizainu. Un šeit mēs varam izvēlēties, ko tieši mēs veidojam. Mums ir piedāvājumi, kaut kāds dokuments, whiteboard, Instagram posts, story, prezentācija, logo, flyer. Ja, kā jūs redzat, ir diezgan daudz variantu, ir video, ir YouTube thumbnail. Un šeit lejā arī ir custom sites. Ja jums ir kaut kas specifisks, ko jūs vēlaties izveidot paši savam nolūkam, kaut kādā citā formātā, tad jūs varat izvēlēties arī custom size. Šobrīd mēs strādāsim ar jums ar Instagram postu. Ja? 1080 uz 1080. Šis ir trešais no augšas. Instagram postu. Kad jūs uz viņu noklikšķiniet, mums tiek atvērta jauna cilne un tiek atvērta jauna balta lapa. Ko mēs šeit redzam? Uz šīs baltās lapas. Mums ir plusiņš, duplicate page. Šobrīd mums ir šī viena lapa. Tā lejā jūs varat redzēt page 1 no 1, ja, tad viena lapa kopā. Mēs varam pievienot lapu arī caur pogu add page vai arī caur šo plusiņu add page. Tad 3 varianti. Pirmais, mēs taisam duplikātu, un tad duplicēsies visi elementi, kas ir uz mūsu dizaina lapas. Šobrīd nekā nav, tāpēc vienkārši tiks izveidot jauna. Vai izveidojam jaunu lapu caur add page šo plusiņu, vai arī šeit lejā add page. Ja, šādi mēs veidojam jaunas lapas. Un tad šeit mums parādās lejā arī, kur page 1 out of 2, kur page 2 out of 2. Ja, un ar scrollu mēs varam pārvietoties uz augšu uz leju. Viņi arī tiek parakstīti šeit, page 1, page 2, un tad pie eksporta, kad mēs eksportēsim dizainu, tad mēs varēsim izvēlēties, kuru lapu mēs vēlamies eksportēt, pirmo vai otru. Šeit mums ir zooms, tā kā cik lieli, cik mazi mums ir elementi. To pašu mēs varam arī mainīt ar kontrolu un ritentiņu. Ja mēs spiežam kontrolu turam un ritentiņš uz pelītes, mēs varam pietoties un attālināties uz šīs lapas. Šis strādā visur, pilnīgi visur, jebkurā lapā, ja internetā to var izmantot. Kontrolu ritentiņš. Re. Tagad paskatīsimies šeit kreisajā pusē. Tad mums ir kreisajā pusē tāds stabiņš ar izvēli. Pirmā poga mums saucās design. Ja mums ir kaut kāds dizains, ko mēs gribam vienkārši paņemt no interneta, ja, tad mēs varam izvēlēties no šejienes. Šobrīd mēs to nedarīsim. Nākamais mums ir elements. Mēs varam izvēlēties kādu elementu, ko uzlikt virsū. Šie elementi var būt formas, grafika, attēli, video, jā, dažādi. Apskatīsim vēl sīkāk mazliet vēlāk. Tekst. Mēs varam pievienot tekstu. Te ir add a heading, add a subheading, tad virsrakstu, apakšvirsrakstu vai teksta laukumiņu. Vai arī te ir dažādi recently used vai font combinations, ko mums piedāvā. Šeit tad ir vēl dažas lietas, bet šobrīd mums viņas nebūs aktuālas. Tad, ko mēs paņemsim? Mēs paņemsim tekstu. Noklikšanās jau uz add a heading, un mums parādās ja, tad vietā virsrakstam,
pirmajā lapā. Sākumā viņš pilnīgi ir iekrāsots. Nozīmē, ka mēs varam uzrakstīt kaut ko viņā pa virsmu. Es pierakstīšu vienkārši Canva. Un skatāties, šim elementam mums šobrīd ir, tad šis teksta apgabals mums atrodas tādā laukumā, ja, ar bumbulīšiem. Šī bumbulīšana, tā kā stūrītī, ja es noklikšķinu, tad man parādās bultiņas. Tas nozīmē, ka es varu palielināt un samazināt, ja, manuāli ar roku. Tad mums ir šādas te vēl svītriņas, ar kurām es varu atkal palielināt vai samazināt laukumu. Tad mums ir pārvietošanas poga. Šeit, redziet, tāda zvaigznītē. Mēs varam aiz viņas pārvietot objektu. Un te ir rotācija. Un tad viņš mums parādās, cik viņš parotē. Ja es vēl piespiedīšu Shift, tad es varu viņu arī palielināt pie griešanas. Ja es izklikšķinu laukā, tad man nav atlasīts šīs objekts. Ja es noklikšķinu vienkārši uz objektu un sāku viņu vilkt, viņš sāk pārvietoties. Ja, nav obligāti mums ņemt, tā kā atzīmēt viņu un meklēt, kur tad man ir šī zvaigznīte, ar kuras palīdzību es varu pabīdīt objektu. Ja? Es varu vienkārši klikt tur pavalku tieši aiz šī objektu. Bet citreiz, ja tur ir smalks kaut kāds objekts, tad jā, tad tā poga move, viņa ir ļoti parocīga. Tagad pierakstīšu vēl Design with Canva. Un tagad vienkārši pamēģiniet uztaisīt 3 lapas. Un jums ir jāuzrakstā dažāda veidā Design with Canva. 3 vārdi. Jūs varat viņus kombinēt, kā jūs vēlaties. Jūs varat viņus pārkopēt uz jaunu lapu. Jūs varat viņus rotēt. Jūs varat taisīt lielākus vai mazākus burtus. Te jūs varat izvēlēties. Un šobrīd neko citu mēs vairs neizmantojam. Mums ir tikai teksti, ja, un mums ir lielums un pagriešana. Jūs varat taisīt vairākas rindiņas. Jā, izdariet šādi. Duplikāts. Piespieram tur, jā, uz tā plusiņa. Un ko vēl mēs varam izdarīt? Mēs varam arī pamainīt, izvēlēties citu fontu. Izmērus burtiem mēs varam arī droši mainīt šeit. Te ir tie cipariņi. Varam ierakstīt arī iekšā. Es pastāstīšu vairāk par tekstiem un par to, kā var kaut ko vēl izmainīt. Šobrīd tad jūsu uzdevums ir uztaisīt 3 lapas, tad ar Design with Canva dažādu izskatu. Ja? Nav obligāti, ka tieši kā man šādi. Jūs vienkārši uzrakstat tā, kā jūs vēlaties, un jūs varat izmantot dažādus fondus un izmērus. Pagaidām tas ir viss, ja, ko varam. Un tad, attiecīgi, uz tas screenshotu un nosūtu man WhatsAppā. Tad šobrīd man ir uztaisītas 3 lapas, un es viņus varu paskatīt ar rulēt uz leju uz augšu. Ja? Ir vēl viena iespēja, kā es varu paskatīties uz visiem saviem veidotiem dizainiem. Tas ir noklikšanot šeit uz Grid View, lejā apakšējā stūrī, labajā.
Noklikšķinot uz grid view, es varu ierādīt uzreiz, kur man ir 1, 2, 3 lapas, ja? Un tāpat es varu arī atgriezties. Un tad, ja kas, varu kaut ko vēl te pielāgot. Ja mēs noklikšķinām uz objektu, uz elementu, mums parādās šeit vēl blakus lodziņš. Un jūs varat šeit ieraudzīt, ka te ir parādās poga duplicate. Un šī poga duplicēs tieši šo elementu, kas mums ir atlasīts. Redziet? Un te arī ir miskaste, un ar šo miskasti es varu izdzēst tieši šo elementu, kas ir atlasīts. Šī miskaste attiecās uz šo visu lapu. Ja es viņu noklikšķināšu, tad man pilnīgi pazūd viena lapa, redzēt? Tagad ir 2. Es varu atgriezties atpakaļ ar pogu undo. Ja, šeit ir poga undo un redo. Ir arī poga lock page. Tad man tiek nobloķēts pilnīgi viss, kas man ir uz lapas. Es nevarēšu viņu izbīdīt, neko nesabojāšu. Ja man vienkārši ir jāatstāj viss, kā tur ir, tad ir labs variants noklikšķināt uz šo pogu. Ja mums ir jāturpina strādāt ar šiem elementiem, tad mēs varam uztaisīt unlock page, atslēgt viņu, un tad atkal mums viss būs iespējams pārvietot. Mēs varam arī izmantot, kad atlasīts objekts jau, mēs varam bīdīt ar taustiņiem uz tastatūras, pa labi, pa kreisi, uz leju, uz augšu. Un arī šādi mēs varam pievienot. Ja gribu duplicēt, ja, tad noklikšķinu duplicate, atlasu objektus, piemēram, pārvietoju. Atlasīt es varu pa vienam elementam, klik, klik. Varu atlasīt abus elementus, bet arī pa vienu noklikšķinot, piemēram, noklikšķinot uz vienu, tad pieturu Shift, noklikšķinu uz nākamo, laižu vaļā, un kur man ir abi 2 atlasīti. Vai arī es varu atlasīt visus elementus ar klikturu pavalku, ar šādu paladziņu, ja, un tad arī man visi elementi atlasīsies. Ja man ir nepieciešams, lai šie objekti būtu tagad kopā, ja, piemēram, man ļoti patīk, kā viņi tur šobrīd izskatās. Es varētu mazliet viņu palielināt, es vēlos, lai viņš sākās ar A burtu un beidzās ar V burtu. Un, kā jūs redzēt, maksimāli ir jāpietuvojās. Vēl es gribu, lai viņam ir vienāds. Tur viņam ir pie pozīcijas, ja, te ir 3 punktiņu, te ir position, šeit mums ir grādi, rotēšanas grādi. Tad kanvai man ir 25,8, dizaina man ir 26,5, redzēt, ir dažādi. Uztaisīšu visus abus uz 25. Lai viņi ir vienādi. Lai smuki izskatās. Kontrol ritentiņš un pārējām mazliet tālāk. Nu, re. Šādi man patīk. Un es varu atlasīt, iezīmēt abus objektus un sagrupēt viņus. Kad viņi ir sagrupēti, tad viņi vienkārši tagad virzās kā viens objekts. Un tagad pie tās pogas position es varu viņus nocentrēt. Ja, nolikt šeit ir middle un centra. Un tad viņi ir pilnīgi centrā. Lūdzu, izveidojiet, uztaisiet visu tāpat. Ja, tad jums ir 2 teksti, design with Canva. Mēs viņus noliekam -25 grādi.
Uzliekam viņus tā, lai smuki ir, jā, lai lielums ir no A burta līdz V burtam, design with. Un tad sagrupējam un nocentrējam centrā. Un tad atsūtam šādu screenshotu. Un, kā jūs redzat, tad mēs izmantojam tikai tekstu. Viņš ir, tā kā, mums ir melnbalts dizains, bet jau tagad mēs varam redzēt, ka jā, kaut kas mums jau sāk veidoties. Tagad vēl mazliet par burtiem. Tad es uztaisīšu tagad jaunu lapu. Uztaisīšu vienkārši add page. Jā, 5. lapā. Paņemšu add heading un pierakstīšu design with Canva caur enter, ja, ka katrs vārds ir savā rindā. Un skatieties, kad es tagad viņu virzīšu tālāk pa kreisi, es varu ieraudzīt vertikālās un horizontālās svītras. Viņus nosaka centru, ja? Lai mēs varam izlīdzināt mūsu elementu pa vidu. Tagad es zinu, ka viņš ir pilnīgi pa vidu. Šeit mums ir poga spacing. Attālums. Mums ir letter spacing. Mēs varam palielināt atstarpes. Ja? Vai uztaisīt vēl ciešāku, vai mazāk brīvāku, lai viņu var elpot. Un šeit ir line spacing. Jā, tas ir leading. Netiek izmantots tieši termins, ja? Bet ir line spacing, tā lai katrs varētu viņu saprast. Ja? Šīs te mums ir leading. Un rekur sanāca mums vēl viens dizains. Nu, tagad es to arī nokopēju, un mēs varam viņu arī vēl pārveidot. Šeit, starp citu, rekur ir poga alignment, izlīdzināšanā pie kreisās maliņas, teksta apgabalā. Labi. Pa vidu. Ja, šeit mēs varam rekur te mainīt. Te ir, ja fonts mums ļauj uztaisīt viņu pielāgot rektumu, tad mēs varam arī to izdarīt, bet ne visiem fontiem to var izdarīt. Ja? Šeit arī ir slīpraksts. Ja mums ir vajadzīgi bullet pointi, tad mēs varam arī tos uzlikt. Ja. Un šeit vēl ir anchor text box, tas ir uz kuru pusi mums palielinās boksiņš, ja mēs kaut ko mainām viņa iekšā. Pamēģiniet paspēlēties un tad uztaisiet bildītī ar to, kas jums sanāks. Ja, pamēģiniet uztaisīt ar ciešāk burtiem un izplēst viņus vairāk. Pamainīt leading, tuvāk, tālāk. Italic un bold. Jā, tas ir iespējams. Šādi ejot pa solīšiem, jūs labāk izpratīsiet katru rīku. Ja mēs katru rīku skatīsimies, viņu mēģināsim. Atkal skatīsimies, atkal mēģināsim. Savādāk, ja mēs tikai uz viņu paskatīsimies, neizmēģinot, tad mēs neko arī nesapratīsim, daudz mums galvā arī nepaliks. Ja mēs pie visa piestrādāsim un veidosim kaut ko jaunu, tad atkal mums būs vienkārši vieglāk pēc tam strādāt. Rīt mēs vairāk pastrādāsim ar jums ar krāsām, ar backgroundiem, ar bildēm jau. Šobrīd mēs ņemam vienkārši tekstu, kā viņu var parotēt,
kā var viņu izlīdzināt, pareizi novietot, atlasīt. Mums arī jāiepazīstinās ar interfeisu, lai mazliet labāk justies, jā, lai tas nebūtu kaut kas svešs, lai saprastu, kur jānoklikšķinā, kur ko paņemt, jā, kur ko dabūt. Tad, kad mums neviens objekts nav atlasīts, tad, kā jūs redzat, mums šeit augšā nekas jau neparādās. Tiklīdz mēs noklikšķinām uz elementu, uz mūsu molberta, tad mums parādās arī attiecīgi rīki, ar kuriem mēs varam veikt izmaiņas. Un tur, protams, ir daudz visādu momentu, ko mēs varam mainīt, kā mēs varam ko pielāgot. Ja mēs vēlamies palielināt elementu, ja, tad, kad mēs viņu palielinām aiz stūrīša, tad viņš palielina tikai no turienes, ja. Ja es turu alt, ja, kreiso alt pieturu, redziet, viņš virzās uz visām pusēm, tā kā no centra viņš smuki man palielina visu elementu. Ja es neturu alt, tad viņš tikai uz to vienu pusi, aiz kuras es ņēmu viņu, ja, tā viņš arī palielinās. Ja es to daru ar alt, tad viņš no centra, kur atrodas šis objekts, tad viņš arī palielinās. Šis arī tāds ļoti foršs moments. Un te arī, kur jūs varat redzēt tagad ļoti labi arī pat arī, kur izmantojot to līdīgo, ja, tā kā mēģina viņu sataisīt. Bet man reāli gribētos, lai Canva ir augstāka. Ja, lai viņi ir tikpat tuvu, kā dizaini. Un šis, redzēt, Canva nav iespējams izdarīt tā kā automātiski. Tas nozīmē, ka es gribu, lai šis te man smuki tā izskatītos, tad man ir jādublicē šis te objekts. Tā. Es gribu šādi darīt. Un tad man viņš ir jāpietuvina, ja? Un tagad, jā, tagad, kur viņam ir vienādie pelni. Tikai jau vairāk jūs strādāsiet, jo vairāk mazu detaļu jūs pamanīsiet. Un pie tiem var citreiz sēdēt ilgi un citīgi. Protams, nav jāmēģina tur baigi uztaisīt kaut ko perfekti, tik un tā nesanāks. Bet dizainam jābūt pabeigtam. Ja? Ka jūs uz viņu paskatieties, un viņš tā kā ir gatavs. Un šis arī dizains, viņš ir gatavs. Varbūt varētu vēl pielikt klāt kādus elementus, bet pats par sevi viņš jau izskatās labi. Viņš ir centrā, viņš ir liels, viņš dod mums visu, ko mums vajag, priekšstatu, nosaukumu un tā tālāk. Ja?